Sveitīgu dienu! Ziemassvētki ir pavadīti, un es gribu jums piedāvāt jaunu darbiņu, kas noderēs gan Ziemassvētkos, kas jau ir pagājuši citu gadu, gan jaunā gadā, kā cienestu turētāju. Es esmu nopirkusi tādu veikalā, un man ir smukas kājiņas. Viņas ir divas. Un tad mēs sāksim ar Dievu palīdzību šo darbiņu. Ņemam sarkanu diegu. Izvēlamies tādu garumu, ar kādu mēs varam pastrādāt. Un liekam abus galus kopā. Atrodam vidu un sākam darbiņu. Mēs glosim griezto pīnīti. Jāņem ir biezdiegs, var arī strādāt ar striķi, bet patīkamāk tomēr ir strādāt ar diedziņu, jo viņš ir maigāk rokām. Diegus mēs nopērkam diega veikalā, un to, ko mēs gribam pīt, to var veikalos izvēlēties, plaša izvēle. Un tā kā es gribu uz jauno gadu sev smuku trauku turētāju, kur cienestus ielikt svētdienas skolas bērniem. Un visur var izmantot viņu. Un tādi pārsteigumi tur var būt ar Dieva novirzienu, Dieva novēlējumiem, kādi mums ir doti no praviešiem jaunajā derībā, Dieva vārds. Izmantojam visu dzīvē un dzīvojam ar savu radītāju, svētajā garā viņu vadīti. Smuki jau griežās mums var redzēt šī pīnīte. Un tā mēs apīsim šīs kājiņas visu vienā